12. klases savu žetonu saņēmušas, skolotājs apsveikušas, labs vārds teikušas, un tagad atbalsta grupas uznāciens 11. klašu izpildījumā. Lūdzu, 11. klase. Klusuma brīdis. Atklājis kādu lietu, ļoti interesantu lietu, kur izmeklēt bija patiešām interesanti. Pie tam tas bija izaicinājums arī man kā izmeklētājiem. Izmeklēšanas gaitā es sastapos ar daudziem lietiskiem pierādījumiem un iegūtos pietiekoši lielā skaitā, lai spētu atklāt šo lietu. Šī lieta nebija sarežģīta, vairāk pat interesanta. Kā jūs domājat, kas šī ir par lietu? Nē, tā nebūtu nav nec slepkavība, nec laupīšana, nec arī valsts nodevība, nec arī kāda cita rakstura noziegums. Viss ir ļoti vienkārši. Šī lieta ar visiem lietiskajiem pierādījumiem ir par 12. Par mūsu 12. Jūs domājat, kas ir šie mazie bērniņi? Nē, viņi visam noteikti tīrie briesmoņi. Pastieties uz šo izlutināto netiepīgo meitēnu. Viņa neklausīs nec vecāks, nec skolotājs, nec arī kādu citu pieaugušo. Viņai vajadzīgs tikai savas lēles. Skatieties, īsts multfilmu fanāts. Iedomājies, ka neskās par filmu varonis. Dzīvo tikai savā spēļu pasaulē. Pat aizvien, ko es daru skolā, viņa neksistē pie Fiškas, Yu-Gi-Oh! Un Beyblade. Šķiet uz mūžiem. Ak, šī jaunība, šīs naivās meitenes, ko viņas iedomājās? Viņas iedomājās, ka viņas zina kaut ko par mīlestību un kas notiek puišu galvās. It kā viņas to spētu. Pirmā iemīlēšanās, cik nelaimīga, cik laimīga. Vai viņi zina, kas ir mīlestība? Jūs smēties? Kurš tam atcer, ka viņi vispār to saprot? Atkal kafija apmātība. Viņš nedzer? Nēd. Nedzer arī iet ārā pelpots vai gaisu. Viņš tikai sēž un trūk lēš savā monitorā. Spēlē savu CS. Tīrās šausmas ar viņu. Kas tas tāds? Mazais bezkalnīgais kāja kauslis iedomājās no sevis, ka ir baigi stilīgs, tikai ka lien visu meklē kašķi. Kad tā būs kārtīgi, tad redzēs. Bet skolotājiem šis īpašais individs vispār neklausa. Arī pārspēlējis datoru muļķītis tāds. Šķiet mazie jau pieauguši. Tagad viņi nesās uz klubiem un disenē. Dejo dienu un nakti, mīst balīšu zvēri. Šķiet gulēt nemaz nevajag vairs. Stundās koncentrēties nespēja, šķiet viņa viss pie kājas. Un pēc tam guļ stundās kā puķi. Ņem un vienkārši atslēdzās stundas vidū, pilnīgi normāli. Tagad man mīļākā kategorija – noziedznieki. Nu paskatieties īsti savu rajonu patriots, kārtīgs jāgarant pilsoni. Aizsargā to būšanu ķēdē un vēl rokas pagaidām par rokām, bet pēc tam brīnās, kas kaut ko salauž, piedod nonāk manās rokās. Now I'm swimming in the ocean, causing a commotion.
Jūs paskatieties, šie bērni nav normāli. Tādi viņi būtu, viņi neiet uz skolu. Jūs redzat, šādi būtu jūs nākotnē, jūs neiet uz skolu. Paskatieties, ja jūs domājat, kas tā ir, tā robota feja. Nu tā, man liekas, šie pierādījumi ir beigušies. Lietas būtībā esmu jums izklāstījis. Tālāk jau paši varat prognozēt, kas notiks tālāk. Dzīve jau tāda ir. Viss mainās, viss attīstās, nekas nestāv uz vietas. Kāda 12 būs nākotnē, to mēs katrs varam iedomāties. Katram doma būs sava, katram tā būs citādāk. Varbūt paši 12 to vēl nezin un neapzinās, bet laiks rādīs. Labvakar, dāmas un kungi! Mēs 11. gribējām ar šo priekšnesumu apsveikt 12. klasi, saņemot Rīgas 5. vidusskolas žetonu. Un mēs dāvinam jums šos dārgos puķu podiņus, jo burku veikalā nebija. Un šajos podiņos jūs katrs iestādīsiet puķīti, kuru pēdējā zvanā, kā piemiņu par servis skolai, jūs iestādīsiet to pie skolas. Ka mums ir jāapsveic 12. A klase, bet mums ir arī neliela tāda jauka lietiņa arī 12. B klasē lejos. Mums arī tāds ļoti jauks sveiciens. Mīļie 12. Tātad tas klusuma brīdis pašā sākumā. Protams, tās bija mūsu skumjas par jūsu aiziešanu. Tomēr no otras puses, atcerieties visu labo, kas noticis ar jums šajā skolā. Visas atmiņas, kas bijušas. Un tomēr, ja kāda no tām jūs nav iepriecinājusi, atcerieties arī to, ka jums joprojām ir vēl vesels 4. gads, lai to labotu. Un tagad, mīļie 12. jūs saņemsiet šos mazos podiņus. Un atcerieties, ka tā, kā jūs viņus kopsiet, tikpat ļoti skaisti viņi arī augs. Tāpēc kopiet tos no sirds un dvēseles. Tiekamies! Paldies, 11. A klase. Nu, tad dosim vārdu 11. B klasē. Mēs esam atnākuši no bērndārza Lācītis, un mēs sveiksim 12. B klasi. Tagad katrs no šiem bērniem jums noskaidrīs pantiņu. Tik man rakstīt rēķināt. Kura mašīna? Līdmašīna. Līdmašīna. Gribās man zināšanas gūt, lai jau kaut ko zinātu. Tā ir man tēvis pasteliņš. Teic man jaunu cepurīti.
Šuimani vārds Melnulīte. Skolā iet, man gribās. Līsti liek drīz, lai es drīz liela augu, lai es drīz liela augu, tad es samnieku. Šurp grāmatas uz skolu, es būšu teicamnieks, lai māmiņai un tētiņai un vecmammai ir prieks. Vēl pirmā zvana, pirmā sola no klases, kura gaida mūs. Vēl pirmie draugi, pirmā skola, uz visu mūžu prātā mūs. Pieliec māsiņu skolas, pagātiem gabaliem. Tu paies riecētiņu apkārt, dziesmas pasakas. Paies skolas gadu un tā, lai aizsaukt mūsu, bet sanie skolas zvani vēl atmiņās mums būs. Un tagad neliela dziesmiņa. Šī dziesma bija par to, lai jūs atcerētos bērnību un nevajag viņu aizmirst, un arī šos skolas gadus jaukos. Atceraties jūs mīļo skolotāju, kas jūs ir atbalstījusi arī grūtās un labās situācijās. Novērtējiet viņu. Un lai jums vienmēr blakus būtu cilvēks, kas jūs atbalstītu. Nekad neaizmirstiet savus padarītos darbus un nedarbus. A klase. Lūdzu, skaisti piecelieties un klusiņām sagatavojieties savam iznācienam. Paldies 11. klasēm par jaukiem apsveikumiem, kā arī skolotājiem. Visiem paldies! Bet, pienāks 12. klašu zvaigžņu stunda. Abas klases ir gatavas jūs pārsteigt un sniegt patiesu un radošu baudījumu. Lūdzu, 12. A klase. Satraukums, pirmais prieks, liecība un pieci miegs.
smile.